Dabas koncerta zāle tas ir notikums, kas sevi apvieno zinātni, dramaturģiju, mākslu un mūziku. Un mūsu uzdevums šajā projektā bija veidot arhitektūras ietvaru. Dabas koncerta zālē ir divas nosacītas daļas. Viena ir zinātniskās laboratorijas, kur cilvēki apmeklē pa dienu, un naktī ir koncerts. Zinātniskās laboratorijas mēs veidojām no tādas kā moduļu sistēmas, lai tās varētu pielāgot dažādām funkcijām, un arī tās varētu saudzīgi izvietot dabā. Tas ir starp kokiem vai reliefā. Un paviljons, viņš respektē šo te biotopu pļavu ar to, ka viņš pieskarās tikai 4 punktos pļavai, un tad kā stūros paceļas augšā, atklājot to, kas paviljonā notiek iekšpusē. Mūsu arhitektūra, viņa līdzīgi kā organisms dabā mainās laikā, tad arī mūsu arhitektūra mainījās. Paviljonu un laboratoriju fasādes bija veidotas no vertikālām auduma slejām, kuras bija iespējams atvērt vai aizvērt, un tādā veidā veidot atvērtāku vai noslēgtāku telpu. Bet nakts laikā visas slejas tika aizvērtas, un tad šīs laboratorijas un paviljons tie kļuva par milzīgu ekrānu video projekcijām. Brīvība padara arhitektam uzdevumu sarežģītāku, bet es neteiktu, ka te ir tāda absolūta brīvība, jo šeit tāpatās, lai gan tas ir klajš lauks, viņā tomēr ir diezgan daudz konteksta. Pareizā arhitektūras tas mesiķis ir tāda kontrolēta interpretācija, kad cilvēkam it kā atļauj tiek atvēlēta telpa interpretācijai par arhitektūru, bet tā tomēr ir kaut kāds rāmis, kurā tas viss notiek. Tā ir mazo formu arhitektūra. Liela arhitektūra tā parasti tiek veidota tā, lai tā varētu piesaistīt cilvēku uzmanību un interesi ilgākā laika posmā, bet šeit tas bija jāizdara pavisam īsā laika posmā, kas ir faktiski šī cilvēku uzmanība un interese ir jānodrošina vienas dienas garumā, un kas arī ir izaicinājums. Šādā īslaicīgā arhitektūra arī ir savu veidu šarms, tāpēc, kad tā tiek ātri uzprojektēta, ir ātri saredzams rezultāts, un tas ir varbūt arī tas, kas man tajā saista.